Sveiks, skatītāji! Šoreiz iepazīsimies ar tādu lietu kā lapus pārtraukumu un to, kas mums ir jāatcerās strādājot ar dažādu veidu lapus pārtraukumiem un kā tad tie atšķirās. Man ir jau sagatavots dokuments, lai ir vieglāk redzēt, kuras strādāju un kā es strādāju. Un lietosim šoreiz arī tādu lietu kā nedrukājamo simbolu, kas atrodams zem izvēlnītas skats, tad rādīt rakstzīmi, kas nav drukātas. Tā iemesla dēļ, lai es redzētu, kas tad man kurā vietā notiek, jo ievietojot lapus pārtraukumu, vienīgā lieta, ko mēs redzēsim, bez šī simbola ir tas, ka mana lapa beidzās kaut kādā konkrētā vietā, ja pareizāk sakot, man puslapa ir paredzēta ar tekstu, un tālāk man ir jāsako nākošajai daļai, kam ir jāsākās jaunā lapā. Es varu izmantot šo iespēju strādāt ar tādu lietu kā lapus pārtraukumu, vai, piemēram, iespraust ar tukšu lapu vai kādu citu formātu. Ja mēs runājam par lapus pārtraukumu, atrast mēs viņu varam pie izvēlnītes ievietot, un te mums būs iespēja atrast tādu lietu kā pārtraukumu. Uzbraucot virsū šīs izvēles, redzu, ka man ir vairākas iespējas. Ir vienkārši lapus pārtraukums, kad es vienkārši iespraužu tukšu lapu vai nodrošinu, ka man sākās visa nākošā informācija jaunā lapā. Tad ir kolonnas pārtraukums. Šis būs tādā gadījumā, ja mēs strādāsim ar tādu lietu kā dalīšanu slējās vienas lapas ietvaros, un tad tajā gadījumā gan mums būs iespēja dalīt, piemēram, kolonnas, ka viena beidzās, tur ir tukša vietiņa, un sākās nākošā kādā citā vietā. Nu, un tad ir divas atsevišķi varianti sadaļas pārtraukums. Nu, kas tad ir sadaļas pārtraukums atšķirībā no lapus pārtraukuma? Ievietojot, sākotnēji liksies, ka viņi mums īsti neatšķirās, īpaši, ja es ņemu vienkārši lapus pārtraukums vai sadaļas pārtraukums, bet atšķirība rodās tajā brīdī, kad man ir jāsāk formēt, kad man ir jāsāk strādāt ar lapu kā tādu un nodrošināt, piemēram, ka man atšķirās numuri. Ka ir kaut kādas lapas, kurās numurācija ir, kurās nav. Vai atšķirās galvenas kājas iestatījumi, kurās ir, kurās nav. Vai, piemēram, lapus orientācija. Lapus pārtraukuma rezultātā mēs to izdarīt nevarēsim, sadaļas pārtraukuma formātā izdarīt mēs to varēsim, tikai arī būs jāņem pāris lietas vērā. Nu, un tad mums vēl paliek sadaļas pārtraukums turpināt tajā pašā lapā, un principā es ielieku pārtraukumu šai sadaļai un turpinu tālāk tās pašas lapas ietvaros. Paskatīsimies secīgi, šajā gadījumā lapus pārtraukumu, sadaļas pārtraukumu, kolonnas pārtraukums man šajā gadījumā pieejams nav, jo es ar dalītām kolonnām nestrādāju, un sadaļas pārtraukums, kas turpinās šajā pašā lapā, mums arī šajā konkrētajā situācijā īsti nebūs tas, kas ir noderīgs. Nu ko, tad sāksim. Atrodu, kur tad es vēlos šo lapus pārtraukumu ievietot. Nu, piemēram, man ir nodaļas nosaukums vai zināji, tad man tur bija arī nodaļas nosaukums dati par Latvijas dzīvniekiem un dažādu zīdītāju skaits Latvijā. Es izvēlēšos šo te nodaļu vai zināju. Nu, man viņa ir pirmā nodaļa, principā varētu teikt tā ar virsrakstiņu rudā lapsa. Es saprotu, ka šo te es vēlos sākt jaunā lapā. Un lai viņi vienmēr sāktos jaunā lapā, neatkarīgi no tā, vai man te beidzās teksts lapas augšpusītē, vai, piemēram, noņemot kādas tukšums zīmes vai attēlu samazinot, man viņš beidzās konkrēti tajā pašā lapā, un man nav pēc tam jādzēš šīs te tukšās vietas, kas ir, piemēram, ielikts ar enter taustiņu. Tad, ko es daru? Ielieku kursoru pirms virsraksta vai pēc pēdējās teksta rindiņas, jeb teksta zīmes, kurai man ir jāpaliek konkrētajā lapā, kur man viņš ir jādala. Eju uz izvēlnīti ievietot un izvēlos pārtraukumu. Šajā gadījumā lapus pārtraukums. Un man ievieto tukšu lapu, neņemot enter taustiņu. Un te parādās, kāpēc nozīmīgs ir šis nedrukājamais simbols. Ja man viņš ir ieslēgts, man parādās vārdiņš lapus pārtraukums, un es reāli redzu, kurā vietā tad viņš atradīsies. Ja es izslēdzu šo nedrukājamo simbolu, tad redzams man viņš nav,
Tikai es saprotu, ka šeit tālāk lapā es īsti neko ierakstīt nevaru. Līdz ar to tas ir darbībai, lai mēs to smuki redzētu un saprastu, kas notiek. Ar lapus pārtraukumu ļoti vienkārši. Tālāk paskatīsimies, ko tad nozīmē sadaļas pārtraukums un kādas mēs šīs atšķirības varam ievērot. Pieņemsim, ka man dati par Latvijas dzīvniekiem ir jānovieto jaunā sadaļā, jo es šo te tabuliņu gribēšu likt nevis, kā man ir dots portreta orientācijas lapā, bet ainava orientācijas lapā. Ja es tagad mēģinātu to izdarīt, tad man sagrieztu visas lapas, nevis tikai vienu konkrētu. Nu tad atkal atrodu vietu, kur tad man ir jāieliek šis te pārtraukums. Dodos uz ievietot pārtraukums, bet šoreiz izvēlēšos sadaļas pārtraukums nākamā lapas puse. Ievietoju, tikpat kā liekas nekāda atšķirība, vienīgais ar nedrukājumu simbolu redzam, ka sadaļas pārtraukums nākamā lapas puse. Un šo pašu darbību izdarīsim arī pie dažādu zīdītāju skaits Latvijā, atkal ievietot pārtraukumi sadaļas pārtraukums. Nu, un tad paskatīsimies, kāda man šī atšķirība veidojās. Kā jau es minēju, šo lapu es gribēšu novietot ainavas orientācijā, tad sagāst atšķirībā no visām pārējām. Lai to izdarītu, es ievietoju sadaļas pārtraukumu pirms šīs lapas un, attiecīgi, noslēdzot šo lapu, tālāk ieklikšķinu lapā, kurā tad es vēlos šīs izmaiņas un dodos uz izvēlnīti fails. Mūsu gadījumā mums bija tādas izvēlnīte lapas iesatīšana, un tagad te parādās mazliet citas lietas, nekā mēs redzējām pašā sākumā lapu kārtojumā. Man pie lietot parādās viss dokuments, šī sadaļa, tad otrā sadaļa, sākot no šīs sadaļas. Principā, kuras esmu ieklikšķinājusi, no tās vietas man parādās, tā vieta man parādās, ko es varu formēt. Un es izvēlos, ka es šai sadaļai, tad otrai sadaļai, vēlos ainavas orientāciju. Klikšķinu labi. Un kas tad notika mūsu gadījumā? Tā kā pirms šī te nosaukuma es ieliku sadaļas pārtraukums, un pēc tabuliņas arī ieliku sadaļas pārtraukums, tad lapu man ir iespējams vienkāršā veidā sagāst. Varētu teikt tā, ja mainīt viņai šo te orientāciju, kā tad viņa ir novietota. Ja es šo mēģinātu izdarīt vietā, kur man ir vienkārši lapus pārtraukums, man mainītos šis te visam dokumentam. Un šādā variantā es varu likt vairākas šīs sadaļas formēt un sakārtot tā, kā man tas ir nepieciešams. Turpmāk paskatīsimies arī to variantu, kas notiek ar galveņu, kājiņu un tādu lietu kā lapus numerācijām, ja man ir sadaļas pārtraukums un ja man ir tāda lieta kā lapus pārtraukums. Izmēģinam, paskatīsimies, kā strādā, un tad tiekamies turpmāk.